ASV kongresmenis saka, ka viņu aizturējuši kolonisti Jūdejā un Samarijā. Taču viņa publiskotajā video iztrūkst pats svarīgākais stāsta elements. Kad pilnais stāsts nāca gaismā, virsraksti jau bija uzrakstīti. Tātad, vai šis tiešām bija nevainīgs apmeklējums, kas aizgāja greizi, vai arī rūpīgi iestudēta konfrontācija, kas paredzēta, lai provocētu Izraēlu un radītu nākamo virālo skandālu? Iedziļināsimies! Laipni lūdzam atpakaļ raidījumā Judaication, šeit JNS TV. ASV kongresa kongresmenis Ro Khanna ir ziņās, jo viņš apgalvo, ka tika aizturēts no kolonistu puses, kad apmeklēja Arābus Palestīnas pašpārvaldes teritorijā. Protams, viņš dalījās ar video, kas situāciju neizskaidro. Viss, ko redzat, ir bruņoti izrēlieši. Bet kāda ir patiesība šeit? Izraēlas policija publicēja šādu informāciju. Saskaņā ar ziņojumu, cilvēku grupa bloķēja ceļu Jūdejā un Samarijā. Ieradoties notikuma vietā, policisti pievienojās Izraēlas aizsardzības spēku vienībām, kas jau atradās tur. Izraēlas aizsardzības spēki bija aktīvi apturējuši turistu grupas virzību, jo viņi bija iegājuši īpaši noteiktā slēgtā militārajā zonā. Saskaņā ar Izraēlas likumiem, civiliedzīvotājiem piekļuve šīm teritorijām ir aizliegta drošības un aizsardzības apsvērumu dēļ. Reaģējošie policisti notikuma vietā nevēroja nekādu vardarbību. Vēlreiz, pilnīgi nekādas vardarbības. Tā vietā likumsargu uzmanība tika vērsta uz ekskursijas organizatoriem. Pārskatot ķermeņa kameru ierakstus, apstiprinājās, ka grupas vadītājs tika skaidri brīdināts no policistu puses, jo šī nebija viņa pirmā reize, kad viņš pārkāpa slēgtās militārās zonas rīkojumu. Viņam tika izteikts pēdējais brīdinājums, ka jebkuri turpmāki pārkāpumi novedīs pie tūlītējas aizturēšanas. Ekskursijas dalībniekiem tika sniegta informācija par militāro rīkojumu, un viņi tika atbrīvoti, lai turpinātu ceļu. Tātad izanalizēsim šo situāciju. ASV kongresmenis pārkāpja likumu, tiek pamatoti apturēts un pēc tam apgriež visu notikušo kājām gaisā. Kā policija teica, tūroperators zināja, ka šī ir slēgta militārā zona. Un tomēr viņš tur iegāja, paņemot līdzi kongresmeni. Tagad man ir vienalga, kas jūs esat. Ja jūs ieiet slēgtā militārajā zonā, jūsu apturēšana ir pamatota. Iedomājieties, ja Khanna būtu ticis ievainots IDF kaujas šaušanas mācībās. Tad viņš apgalvotu, ka Izraēla viņu ir apzināti izraudzījusies par mērķi. Un tagad šis stāsts uzsprāgst galvenajos plašsaziņas līdzekļos, jo šiem cilvēkiem patīk iespējas nomelnot ebrejus Jūdejā. Tā ir realitāte. Kongresmenis un viņa delegācija tika apturēti drošības dienestu un IDF pārstāvju, un nekādas vardarbības nebija. Pēc tam viņš tika palaists tālāk. Šis ir piemērs vēl vienam Izraēlas nīdējam, kurš diemžēl ir veiksmīgi izprovocējis atbildi. Es nebrīnītos, ja kongresmenis būtu ieradies apzināti, lai provocētu ebrejus, pārkāptu likumu un cerētu, ka būs šāda reakcija. Un tagad mēs varam diskutēt par to, ko Izraēla no sabiedrisko attiecību viedokļa šeit būtu vai nebūtu darījusi. Bet man nav šaubu, ka tā bija apzināta izrāde. Saskaņā ar New York Post, ka Khanna ieradās Izraēlā un ignorēja piedāvājums tikties ar bijušajiem Izraēlas ķilniekiem un 7. oktobra izdzīvojušajiem. Ka Khanna, kurš agrāk uzsvēra savu atbalstu Izraēlai, pēdējā laikā ir klīhūs par asu ebreju valsts kritiķi un ir ticis saistīts ar vairākiem, iespējams antisemītiskiem personāžiem, ziņo New York Post. Straumētājs Hasans Paikers platformā X publicēja, ka pirmdien runās ar Khannu par iespējamo incidentu. Un kas ir Paikers? Paikers ir cilvēks, kurš ortodoksālos ebrejus ir nosaucis par imbridiem un teicis, ka Hamas ir 1000 reižu labāks par Izraēlu. Tagad šis viss stāsts sociālajos tīklos kļūst ārkārtīgi populārs. Protams, tas parāda Izraēlu sliktā gaismā. Bet visiem ir jāatceras, ka šis vīrietis apzināti kopā ar savu grupu iegāja slēgtā Izraēlas aizsardzības spēku militārajā zonā. Un tas ir pats galvenais. Viņi nopratināja uz neilgu brīdi un tad atbrīvoja. Nebija nekādas vardarbības. Tomēr viņš nolēma šo stāstu iznest starptautiskajos medijos. Un, protams, viņi ar prieku tam piekrita. The New York Times, CNN un citi šobrīd visā pasaulē pārraida šos pret Izraēlu, pret Jūdeju, Samariju vērstos attēlus. Bet ir svarīgi atcerēties šo faktu. Man arī tika teikts, ka Khans apsver iespēju kandidēt uz Amerikas Savienoto Valstu prezidenta amatu 2028. gadā.
Kāds gan būtu labāks veids, lai uzsāktu savu kandidatūru, tā teikt, kā atbraukt uz Izrēlu, parādīt, ka esi pret ebreju valsti un izplatīt šos negatīvos attēlus pasaulē? Tas patiešām uzrunā viņa progresīvo, woke atbalstītāju bāzi Kalifornijā, no kurienes viņš nāk. Cilvēki, neuzķerieties uz to! Neuzķerieties uz provokāciju. Tā bija apzināta, iepriekš plānota kampaņa, lai ielaustos šajā slēgtajā militārajā zonā pret Izraēlas valsti un ebreju tautu. Neuzķerieties uz to! Turpinot tālāk, Jewish Breaking News ziņo, ka pret Izraēlu noskaņotie vairs nav apmierināti tikai ar protestiem pret Izraēlas nekustamā īpašuma pasākumiem vietējās sinagogās un citās vietās. Lielbritānijā šī diskusija tagad ir nonākusi parlamentā, kur tiek mēģināts kriminalizēt zemes iegādi Izrēlā. Šonedēļ Lielbritānijas parlamentā izcēlās debates par britu pilsoņu zemes iegādi Jūdejā un Samarijā. Baronese Dženifera Čepmene no Darlingtonas vadīja iniciatīvu šādu darījumu kriminalizēšanai, apgalvojot, ka apmetnes ir nelikumīgas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Tomēr divi Lielbritānijas konservatīvās partijas locekļi iebilda, nosodot tos, kuri vēlas kriminalizēt ebreju zemes iegādi Jūdejā. Apskatīsim šo fragmentu. Kādu liederīgu mērķi pēc cienījamās baronese domām šis priekšlikums sasniegs, izņemot dziļi antisemītiskās idejas izplatīšanu, ka Jūdeja un Samarija būtu jāattīra no ebrejiem. Atgādina palātai, ka šī teritorija palika Izraēlas pārvaldībā visā Oslo vienošanos laikā. Mani kungi, mēs nekriminalizējam Lielbritānijas pilsoņus par īpašumu iegādi jebkur citur strīdīgās teritorijās pasaulē. Kāpēc tieši rietumkrasts būtu jāizceļ? Īpaši, ja šāds pasākums varētu attiekties arī uz C zonu, kas saskaņā ar Oslo vienošanos ir pilnīgā Izraēlas kontrolē un arī kriminalizētu britu ebrejus par mājas iegādi Jeruzalemes vecpilsētas ebreju kvartālā. Tāpēc vai es varu jautāt cienījamajai kundzei, vai strīdīgās teritorijas status nav jautājums, kas galu galā jāizlem valstīm un starptautiskajām tiesībām, nevis kaut kas, ko nosaka ar iekšzemes krimināla likumu, piemērojot to atsevišķiem pircējiem? Jā. Tātad tur bija Lords Stuarts Pollocks, Lielbritānijas konservatīvās partijas biedrs, kopā ar Lordu Martinu Džonu Kalahanu, vēl vienu šīs pašas partijas biedru, kuri atbalstīja Izraēlu. Šie politiķi ir neticami. Kur viņi tādi uzradušies? Un es ceru, ka kāds šeit Izrēlā zina, ka mums apvienotajā karalistē ir šie divi draugi, un šie abi to pasaka pilnīgi pareizi. Viņi nosauc liekuļus, kuri cenšas etniski attīrīt jūdus no Jūdejas. Pollocks saka, ka šāda rīcība, apgalvojot, ka jūdi nevar būt Jūdejā, veicina antisemītismu. Un tad Kalahans jautā, kāpēc jūdi Jūdejā būtu īpaši jāizceļ, ja mēs nesakām, ka Britiem ir nepareizi iegādāties īpašums jebkur citur pasaulē. Un tad viņš paskaidro, ka pēc šādas loģikas britu jūdi tiktu kriminalizēti par īpašumu iegādi Jeruzalemes vecpilsētā. Šie politiķi to vienkārši saprot, un viņi nolēma nostāties labā pusē pret ļaunumu. Kāda morālā skaidrība šiem puišiem ir? Mums tiešām vajadzētu viņus uzaicināt uz Izraēlu un pasniegt kādu medaļu. Es nezinu, bet tas vienkārši parāda, ka ne visi pasaulē mūs ienīst. Mums tiešām ir labi, morāli stingri un saprātīgi draugi, kuri to saprot. Lielisks darbs apvienotās karalistes konservatīvajai partijai par nostāšanos vēstures pareizajā pusē šajā jautājumā. Diemžēl, tomēr, šeit ir vēl ziņas no Eiropas. Īrijas parlaments šonedēļ apstiprināja likumprojektu, kas aizliedz importēt preces, kas ražotas Izraēlas kopienās Jūdejā un Samarijā, kā arī daļās no Jeruzalemes, kas ir viens no visplašākajiem tirdzniecības pasākumiem, ko pieņēmusi kāda Eiropas valsts. Tā sauktais Izraēlas apmetņu likumprojekts aizliedz importēt preces no Izraēlas dzīvojamiem, lauksaimniecības un komerciāliem uzņēmumiem, kas atrodas ārpus Izraēlas startautiski atzītajām robežām. Centriski labējā koalīcijas valdība paziņoja, ka likumprojekts tika izstrādāts, reaģējot uz 2024. gada Starptautiskās tiesas padomdevēju atzinumu, kurā tika paziņots, ka Izraēlas klātbūtne Jūdejā un Samarijā, kā arī Austrum Jeruzalemē un Gazā, ir nelikumīga saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Īrija kopš 7. oktobra Hamas slaktiņa ir bijusi viena no skaļākajām Izraēlas kritiķēm Eiropā. Dublīna 2024. gadā atzina tā dēvēto Palestīnas valsti. Kā rezultātā Izraēla slēdza savu vēstniecību Īrijas galvaspilsētā. Jūnijā Īrija aizliedza Izraēlas nacionālās drošības ministram Itamaram Benam Gviram un finanšu ministram Becalelam Smotričam iebraukt valstī.
Tiek prognozēts, ka šim pasākumam būs ierobežota tieša ekonomiskā ietekme. Tomēr šim likumprojektam ir plašāka diplomātiskā nozīme, jo Īrija kļūst par pirmo Eiropas Savienības dalībvalsti, kas ievieš visaptverošu importa aizliegumu, kas īpaši vērsts pret Izraēlas kopienām Jūdejā un Samarijā. Izraēla ir asi iebildusi pret šo likumprojektu visā tā pieņemšanas gaitā. Ārlietu ministrs Gideons Sārs iepriekš šo pasākumu raksturoja kā antisemītisku un brīdināja, ka Īrijai būs jāmaksā cena, ja tas kļūs par likumu. Viņš apgalvoja, ka tas netaisnīgi vēršas pret Izraēlas kopienām. Tātad lūk stāsts. Īrija neimportēs preces, ko ražojuši ebreji, viņu geogrāfiskās atrašanās vietas dēļ. Citiem vārdiem sakot, ja tu esi ebrejs un dzīvo Jeruzālemes vecpilsētā, pasaulē svētākajā pilsētā jūdeismā, pilsētā ar ebreju saknēm, kas sniedzas 2500 gadu senā pagātnē, Īrija tevi boikotē. Ja tu ražo preces ebreju Hebronā, kur apglabāti mūsu senči, Īrija tevi boikotēs. Arābi no Jeruzālemes vecpilsētas, acīm redzot savus produktus, Īrijā var pārdot. Tātad, ja šīs patiešām būtu zemes strīds, kas tas nav, vai nebūtu loģiski pārtraukt pirkt visas preces šajā reģionā, līdz viss būtu atrisināts? Nē, tā viņi nedara. Viņi īpaši vēršas pret ebreju uzņēmumiem un saka, ka ebrejiem nav tiesību dzīvot noteiktās teritorijās viņu etniskās piederības vai uzskatu dēļ. Un kā to sauc? To sauc par diskrimināciju. Īrija izliekas, ka viņiem rūp arābu vai musulmaņu tiesības, bet ko viņi ir darījuši, lai aizsargātu arābus vai musulmaņus jebkurā citā valstī? Un kāpēc viņi klusē par jebkuriem citiem it kā zemes konfliktiem pasaulē? Viņi sāk pieņemt likumus tikai tad, kad runa ir par ebrejiem vai Izraēlu. Starp citu, šis likums patiesībā kaitēs arābiem, kuri strādā ebreju uzņēmumos Jūdejā un Samarijā, jo šie uzņēmumi tiks aizliegti. Tāpēc nestāstiet man, ka šis solis jebkādā veidā nāk par labu arābiem vai musulmaņiem. Īrija pēdējos gados ir bijusi ļoti pret Izraēlu. Viņi izmantoja 7. oktobra slaktiņu, kas tika vērsts pret ebrejiem, lai vērstos pret pašiem ebrejiem. Un uz to es saku kauns. Turpinot, Palestinian Media Watch sniedz šādu informāciju. Izraēlas arābu terorists Mahers Jūnis un viņa brālēns Karims nolaupīja Izraēlas karavīru Avrahamu Brombergu, kad viņš 1980. gadā bija atvaļinājumā. Augstasinīgi viņam iešāva galvā un atstāja viņu mirstam ceļa malā. Abi teroristi slepkavas tika atbrīvoti 2023. gadā, pēc 40 gadiem cietumā. Lūk, kāpēc šī informācija ir svarīga tieši šonedēļ. Mahers Jūnis, terorists, kurš bija atbildīgs par šo noziegumu, šonedēļ nomira. Un ar ko Palestīnas pašpārvalde ir bijusi aizņemta? Slavinot šo slepkavu. Saskaņā ar PMW, augsta ranga Palestīnas pašpārvaldes un Fatah amatpersonas slepkavu raksturojušas kā lielu nacionālo līderi, simbolu, cīnītāju un paraugu nākamajām palestīniešu paaudzēm, vienlaikus attēlojot viņu kā Izraēlas upuri. Fatah centrālās komitejas sekretārs Džabrils Radžūbs sacīja: atvadoties no šīs lielās nacionālās personības, es ar lepnumu un lielu pateicību atceros viņa godpilno cīņas ceļu. Apskatīsim šo fragmentu. Mēs vispirms izsakām līdzjūtību visai mūsu palestīniešu tautai, visām tās frakcijām. Tas mums palestīniešiem ir ļoti sāpīgi. Faktiski mēs zaudējam vienu no ģimenes balstiem cietumos, un tas ir nozīmīgi visai mūsu palestīniešu tautai. Taču šie gadi un šī godpilnā vēsture paliks iegravēta nākamo paudžu atmiņā. Jo šis cīnītājs, Mahers Jūnis, paliks nemirstīgs līdz ar katru cīņas stāstu, ar katru palestīniešu tautas cīņas varoņdarbu. Tomēr viņa cīnītāja mantojums paliek dzīvs palestīniešu apziņā, liecinot par 4 desmitgadēm pacietības un izturības. Un lūk, tas arī viss. Palestinian Media Watch uzskaitīja apmēram duci PA līderu un amatpersonu, kuri šonedēļ slavēja šī pretīgā terorista piemiņu. Bet tas patiesībā nevienu nevajadzētu pārsteigt. PA maksā teroristiem un viņu ģimenēm par ebreju nogalināšanu. PA mediji un izglītības sistēma ikdienā kurina vardarbību. Tā sauktie mocekļi tiek godināti kā varoņi. Bet Īrija klusē, protams. ES klusē, Lielbritānija klusē. Jāsaka, ka lielākā daļa klusē, kā jau iepriekš runāju par tiem 2 izciliem Lielbritānijas politiķiem. Bet kopumā viss notiek kā parasti. Pasaule ignorē teroristu slavināšanu. Izraēla zina, kas notiek, bet kaut kā Palestīnas pašpārvalde joprojām pastāv.
Es nesaprotu, kāpēc tas tā ir. Mēs eksperimentējām ar Oslo, ar zemi apmaiņā pret mieru, un tas viss bēdīgi izgāzās. Tas viss noved pie tā, ka ebreji tika noslapkavoti Jeruzālemes, Telavivas un Netaņas ielās. Varbūt, tikai varbūt, kādu dienu mums pietiks drosmes pateikt, ka pietiek. Turpinot, es vēlos pievērsties maldīgam priekšstatam par dzīvi Jūdejā un Samarijā. Daudziem cilvēkiem ir noteikts priekšstats par šīs valsts daļas iedzīvotājiem. Viņi domā, ka mūsu kopienas sastāv no nacionāli reliģiskiem cilvēkiem, vīriešiem ar kipām, sievietēm, kas sedz matus un vēl daudz kā cita. Tagad, tā kā mana galva ir apsekta, varbūt es neesmu labākais cilvēks, lai atspēkotu šos maldīgos priekšstatus. Bet patiesībā Jūdeja un Samarija ir ļoti, ļoti daudzveidīga. Ir rajoni ar ultraortodoksāliem iedzīvotājiem, citi ar nacionāli reliģisku iedzīvotāju sastāvu. Un jā, ir arī kopienas, kurās dzīvo sekulārie izraēlieši vai jaukti ortodoksālie un sekulārie izraēlieši. Un tas mani noved pie nākamā. Pirmo reizi kopš 80. gadiem Rietumu Biņjaminā plānots izveidot jaunu kopienu, kas paredzēta sekulārajam iedzīvotāju slānim. Biņjamīnas reģionālā padome pašlaik virza plānus par jaunas kopienas Natov izveidi savas padomes rietumu daļā. Šī iniciatīva atspoguļo nacionālo vīziju par Izraēlas zemes attīstīšanu visiem, gan sekulāriem, gan reliģioziem, gan harediem, jeb ultraortodoksāliem. Biņjamīnas reģionālās padomes vadītājs un Ješo padomes priekšsēdētājs Israels Gants sacīja: Mēs esam lepni likt pamatus Natov un aicinām ģimenes piedalīties pionieru kopienas izveidē, kas vadīs jauno pilsētu. Neitov ir daļa no padomes plašākā plāna visā Biņjamīnā, saskaņā ar kuru jau šovasar paredzēts izveidot 6 jaunas kopienas. Patiesi lieliskas ziņas, un kā jau teicu, šī ir pirmā reize kopš 1980. gadiem, kad tiek veidota jauna kopiena tieši sekulārām ģimenēm. Natov ir plānots netālu no Neili un Nāleh kopienām, tikai īsa brauciena attālumā no centrālās Izraēlas. Tātad ir pienācis laiks saprast, ka jūdi Jūdejā nav viendabīga grupa, neskatoties uz to, ko jūs varētu redzēt galvenajos plašsaziņas līdzekļos. Mūsu kopienas ir atvērtas visiem izraēliešiem. Ja jūs apsverat iespēju pārcelties šeit, es ieteiktu mēģināt atrast kopienu, kas jums ir piemērota. Bet atmaskosim stereotipus, jo tie vienkārši nav precīzi un tiek izmantoti, lai radītu negatīvu priekšstatu par to, kas mēs patiesībā esam. Turpinot tālāk, šonedēļ vēl dažas lieliskas ziņas. Izraēlas kabinets ir apstiprinājis 27 miljonu šekeļu plānu viesnīcu attīstības veicināšanai Jūdejā un Samarijā, novēršot plānošanas šķēršļus un piešķirot būvniecības dotācijas. To ir paziņojusi Izraēlas turisma ministrija. Programmu, kuru vada turisma ministrs Haims Kats, ietver 7 miljonus šekeļu projektu normatīvās plānošanas veicināšanai laika posmā no 2026. līdz 2030. gadam. Tas papildus 20 miljoniem šekeļu grantu, lai atbalstītu viesnīcu izmitināšanas būvniecību, paplašināšanu un pārbūvi. Kats sacīja, ka viņa iniciatīva ir vērsta uz ebreju valsts bibliskās sirdszemes turisma potenciāla atraisīšanu. Iniciatīvas mērķis ir palielināt viesnīcu numuru skaitu, veicināt nakšņošanu viesnīcās, nevis tikai dienas braucienus un stiprināt vietējo ekonomiku. Tātad šīs ir nozīmīgas ziņas. Šajā apgabalā ir dažas pansijas vai Airbnb naktsmītnes, taču to ir daudz par maz. Reģionā ir ļoti maz viesnīcu iespēju. Tātad šīs ir lieliskas ziņas turisma nozarei. Līdz šim jūs būtībā atbraucāt šeit vienas dienas izbraucienā un pēc tam braucāt atpakaļ uz savu viesnīcu Jeruzālemē vai Telavivā. Tātad cerams, ka šīs jaunās iniciatīvas ietvaros cilvēki sāks nakšņot visā Jūdejā un Samarijā. Tas viņiem arī dos iespēju apmeklēt vairāk vietu, patiešām iepazīt šo apgabalu un, protams, iztērēt vairāk naudas par precēm un pakalpojumiem pie vietējiem uzņēmumiem. Šis plāns ir izdevīgs visiem. Turpinot, ieskatīsimies Izraēlas aizsardzības spēku ikdienas, vai precīzāk sakot, nakts aktivitātēs, kas mūs pasargā Izraēlā. Izraēlas aizsardzības spēku karavīri otrdienas naktī Judejā un Samarijā aizturēja 20 meklētus teroristus. Starp aizdomās turētajiem bija personas, kas plānoja veikt teroraktu, ieroču tirgotājs, aizdomās turētājs par nelegālās ieceļošanas organizēšanu, kā arī aizdomās turētie, kas saistīti ar teroristu organizāciju Hamas. Karavīri arī pabeidza gaisa desanta operāciju Meneša brigādes rajonā. Operācijas laikā karavīri pārmeklēja vairāk nekā 50 ēkas apvidū pie Dženīnas. Pēc apšaudes Hebronā tajā pašā naktī IDF karavīri aizturēja 5 aizdomās turamos un nopratināja vēl citus aizdomās turamos Jūdejas brigādes rajonā.
Tulkarmas apgabalā, kas arī atrodas pieeja pārvaldībā, IDF karavīri un Izraēlas robežpolicijas darbinieki aizturēja 4 ar Hamas saistītas aizdomās turamos, kā arī vēl vienu meklētu aizdomās turamo, kuru tur aizdomās par kūdīšanu uz terorismu Fundukas apgabalā. Un atcerēsimies, tas bija tikai viens nejauši izvēlēts vakars, kuru nolēmu ar jums padalīties. Šāda veida notikumi un IDF operācijas notiek katru nakti. Es saku paldies drosmīgajiem IDF vīriešiem un sievietēm, kuri ir pilni drosmes, bet nesaņem slavu, un veic šīs operācijas nakts vidū, lai pārējā Izraēla varētu gulēt droši. Un ar to arī šīs nedēļas Judaization raidījums ir noslēdzies. Paldies mūsu producentam Barbam Hamanovam, inženierim Āronam Vogelenteram, Zaham Sikermanam, Rianam Livšicam, stacijas vadītājam Jurijam Svereckim un video redaktorei Olgai Senatovai. Mani sauc Josh Heisons, esmu JNS News korespondents. Šī bija vēl viena Judaization raidījuma sērija šeit, JNS TV. Noteikti apskatiet visu lielisko saturu, ko piedāvā JNS TV. Dodiet mums īpašu pateicību, abonējiet un apmeklējiet jns.org, lai uzzinātu visas jaunākās ziņas no Izraēlas, tuvajiem austrumiem un visas ebreju pasaules. Tiekamies nākamnedēļ šeit, Judaization raidījumā, tikai JNS TV.